nāmī man bija uz rokām, un es dzirdu lasījumu radio, un tur ir lasījums no grāmatas Debesu vīrs, un tur par Ķīnas tādu kristieti ir lasījums, un kur stāsta, kā viņš tajā laikā Ķīnā bija viena bērnu politika, tur atļauj tikai vienu bērnu piedzemdēt ģimenē, un bija nenormāli daudz abortu, vienkārši nenormāli. Un ko viņš darīja? Viņš slēpa tās kristīgās sievietes, kurās jau gaidīja 2., 3., 4., 5. bērnu, un kad piedzima tas bērniņš, kaut kādu laiku viņš ņēma viņus pie sevis, un sieva nebija ļoti iepriecināta, jo brīžiem bija daudz tie bēbīši, un tad meklēja starp kristiešu ģimenēm vietu šim bērniņam, lai viņš tomēr var dzīvot, lai viņš var augt. Un tajā brīdī man vienkārši satvēra sirdi, manā sirdī iedegās, un es sapratu, jā, kāpēc arī Latvijā ir tik daudz abortu, un ir tik daudz ģimenes, kuras grib bērniņus. Kāpēc neviens viņus nesaved kopā? Tas taču būtu tik brīnišķīgi, un no tā brīža sākās šis mūsu ceļojums, jo mēs līdz šim stāstījām par to, kā Dievs mūs darīja dzīves, ka mēs tiešām atguvām dzīves prieku, sākām dzīvot. Es